Bet noslēgumā par tiem pašiem dziesmu un deju svētkiem, tad arī pašā noslēguma koncertā kāds neliels kurjos gadījās. Tur savu uzrunu teica mūsu jau valsts prezidents Raimonds Vējonis, un atsaucoties nedaudz uz tiem notikumiem, uz pašu pirmo mūsu prezidentu runu, proti, tikko kā tika iecelts prezidenta amatā, mūsu prezidents teica, ka laikam no sākuma jāierauj, tad, lūk, arī kāds korists nolēma nedaudz pajokot par Raimonda Vējoņa uznākšanu uz piedestāla sakot runu. To skatāmies turpmākajās minūtēs. Bērni, jaunieši, kolektīvu vadītāji, virsvadītāji. Ja labi ieklausījāties, tad dzirdējāt, ka kāds tenors un beigās arī pāris tenori vienojās kopīgā dziesmā, uz to mums atkal jāiedzer. Tālūk, cerams, ka arī jums šie dziesmu un deju svētki aizvadīti ar pozitīvām emocijām un, protams, no nepacietību gaidām, kādi tie būs jau pēc 4 gadiem.